Šogad Apple izdomāja, izstrādāja un izlaida kaut ko pilnīgi ārpus jebkādiem saviem standartiem. Tā tas notika savulaik ar iPhone'iem, kad tie pirmoreiz parādījās, vai arī pēdējā gadā vairāk gan tiesi negatīvajā ziņā, bet tā tas notika arī ar Mac Mini. Un ir iemesli, kāpēc tos pirmkārt Latvijā ir jāmeklē ar uguni jau vairākus mēnešus, vismaz video filmēšanas brīdī. Esmu kādu laiku padzīvojis ar studijas Mac Mini bāzes modelīti, un kopumā ir jāsaka, ka šis ir labākais dators, kādu šobrīd var nopirkt pasaulē. Punkts. Bet, ja vēlēs zināt arī kādi mīnusi tam ir, vai tika novēroti, manuprāt, tad turpiniet skatīties šo video. Pirmkārt, es gribu teikt paldies Ideal, ka kaut kādā mistiskā veidā no nekurienes izvilka vienu šo te eksemplāru. Tātad, parasti, kad Apple kaut ko izlaiž, tas parasti ir krietni dārgāks produkts par konkurentu produktiem, lai arī bieži vien ir itin maz pamatojumi, kāpēc tam produktam būtu jāmaksā dārgāk, vai kas tam ir labāks par konkurentiem. Mēs tehnoloģiju pasaulē pazīstam to kā Apple nodokli, kur pircējs principā maksā vairāk pirmkārt par to, ka tā ir Apple ierīce. Tāpēc nav grūti saprast, kāpēc cilvēki, uzzinot Mac Mini bāzes modeļa spējas un cenu, principā sagāja siestā. Un jā, es arī sagāju siestā. Es jau pirms apskata biju nolēmis, ka man pašam šāds te būs, ka tas būs bāzes modelis, un es nebiju pārsteigts, ka neviens mani pat īsti nemēģināja atrunāt. Un lai arī kopumā, ja šis video noteikti starp pēdējiem apskatītajiem Apple produktiem būs tāds oda šim te datoram, tam ir arī savas, labi, skaļi būs teikt, ēnas puses, bet ir kaut kādas lietas, pa kurām vēl vajadzētu arī niansēti parunāt, bet par tām nedaudz vēlāk. Mēģinot parastam cilvēkam iestāstīt, ka vajag kādu Mac produktu, īpaši, ja cilvēks nav lietojis Mac produktu, ir pagrūti. Apple operētāja sistēma ir pilnīgi cita veida zvērs, kur pierašana ir grūta, īpaši ikdienā tev apkārt visur ir Windows datori, bet tad ir jāsāk likt kopā un apskatīt, kas padara šo pirmkārt par tik īpašu produktu. Šis te ir viens no mazākajiem, bet tajā pašā laikā spējīgākajiem galdatoriem. Jā, ir vēl visādi tur nuki tā saucamie un tā, bet vispārinot, tie vienmēr ir bijuši maķinīti lielāki tieši izmēros par Mac Mini. Un šogad Mac Mini, lai arī ir kļuvis nedaudz augstāks, ir kļuvis šaurāks un vieglāks. Tā patieso izmēru ir īstenībā tā pagrūti aptvert caur video, kamēr tu neturi to rokās vai nenoliec uz galda, lai saprastu tīri to formfaktoru. Formfaktors būtībā arī nosaka datora iespējas, kuras ir vienlaicīgi gan plašas, gan ierobežotas. Un šī gadījumā runa vairāk ir par datora portiem un vispār savienošanos kā tādu. Priekšā Mac Mini ir divi USB 10 GB porti, bet tie ir USB Type-C. Ir arī austiņu ports, bet ir arī Macam iebūvētie skaļruņi, kuri ir ok. Aizmugurē gan ir 3 Thunderbolt 4 porti, kuri atbalsta gan Thunderbolt, gan USB 4, gan DisplayPort savienojums. Tie, protams, ir arī USB-C tipa porti. Ir arī HDMI 2.1 ports. Kopumā tam var pievienot līdz 3 monitoriem. Ir arī 10 GB Ethernet, jeb RJ45 ports un strāvas vada ports. Viss. Vai pamanīja problēmu? Nav neviena A-tipa porta, un šim datoram ir jāpievieno klāt vēl papildus perifērijas, kā tastatūra, kā pele. Jā, Bluetooth pele ir visloģiskākais risinājums, piekrītu un pat netaisos strīdēties, bet ko darīt ar klaviatūru? Pirmkārt, Bluetooth klaviatūras tirgu ar Bluetooth savienojumu vai USB-C savienojumu nav daudz. Ja vēl skatās tieši priekš Maciem, tad pa lielam ir izvēle tikai starp Logitech vai Apple ražojumiem. Tātad vajag dongli vai hubu, kas viss sadārdzina visu šo pasākumu. Jā, kāds teiks, ka parastiem PC arī to visu vajag, bet parastiem PC var bezvadu klaviatūru nopirkt par 20 eiro. Ir arī USB A-tipa klaviatūras. Visas vēl nāk potenciāli komplektā ar peli, tā ka jā, porti no vienas puses ir izvēlēti jaudīgi un noderīgi, bet vismaz vienu USB-A varēja ielikt. Šis tomēr ir bāzes dators masām, īpaši, ja kāds vēl gribētu pielikt klāt, piemēram, mehānisko klaviatūru, bet ok, lai jau paliek. Tam iekšā ir jaunākais Apple procesors M4, kas ir ļoti jaudīgs pat salīdzinot ar lielo galdatoru procesoriem, un 16 GB operatīvā atmiņa ir pietiekama, lai faktiski darīt varētu jebko, un tas viss būtu viegli un ātri. Man šī ierīce primāri paredzēta video montāžā, kā arī darba lietu un biznesa darīšanai. Datorspēles nebūtu prioritāte, īpaši jau zinot, ka Apple datoriem paredzēto spēļu apjoms ir itin nožēlojums, un neviena no tām spēlēm, kuras es personīgi spēlēju, tur tāpat natīvi nav atrodamas, bet tās, kuras ir pieejamas, visas iet lieliski. Dators nevienā brīdī neklapo, nerīstās un viss pa lielam ir kārtībā. Video montāža arī uz manis filmētajiem 4K 60 kadru klipiem. Viss skrubojās ideāli, ātri, un es pat teiktu, ka labākā uz mana
īstā montāžas datora ar RTX 4090 videokarti, un tas par kaut ko liecina. Tā ka lūk jau uzbūves kvalitāte un veiktspēja ir divi lieli plusi, kuri runā par labu šim te datoram. Trešais, nebūt nemaz svarīgais, ir datora cena. Jā, mums Latvijā dabūt zem 600 eiro, kas ir 599, iespējams ir tikai pērkot bez PVN. Bet arī zem 700 eiro tas ir iespaidīgs dators. Tīri jokam es mēģināju salikt kopā stacionāro datoru šādā cenā un formfaktorā – nereāli. Arī visi pieejamie tur NUC tipa datori nestāv pat tuvu. Tiesa, Mac Mini visām alternatīvām zaudē aspektā, kurš ir saistīts ar uzlabošanu. Tu pats parasts pircējs šeit neko nevarēsi uzlabot. Jā, tehniski prasmīgākie varēs lētāk paši palielināt cieto disku, vai mēģināt to palielināt. Mazāk tehniski prasmīgākie piepirks klāt ārējos cietos diskus, vai kā papildinājums, vai ieriktēs klāt M.2 cieto disku kādā ārējā korpusiņā, ja pirks, kaut ko nezinu, kā Samsung T7 cietais, kas viss ir manis rekomendētās atmiņas palielināšanas iespējas. Es personīgi teiktu, ka lielākajai daļai pietiktu ar apmēram 20 eiro korpusu, kurā ielikt apmēram 50 eiro vērtu 500 GB ārējo cieto, un esi vēl izbraucis pa lēto, jo Apple par katriem 256 GB plēš apmēram 200 eiro klāt. Kas ir mana lielākā kritika šim datoram? Pat pāri visam tam, ka ieslēgšanās pogi tur kaut kur čeres. Personīgi man šis dators ir savienots ar Ethernet ar NASu, kuram ir 112 terabaiti, tāpēc es pilnīgi neskumstu par vietas neesamību, bet jā, ja vēlēsies uzlikt, piemēram, Bootcamp vai Crossover, lai darbinātu kādu Windows lietotni, tie 256 GB ļoti ātri aizpildīsies. Pat īstenībā šis viens te video jau ir kopā 40 GB, tātad principā 4 šādus video varu saglabāt, līdz vietas vairs nav, vai arī leju pielādēt kādu lielāku virs 100 GB apjomīgu spēli un arī vairs vietas nav. Tāpēc ārējie cietie diski, kā tikko es rādīju, būs ikdiena pērkot šo te bāzes modelīti. Kas ar Thunderbolt 3.4 portu gluži nav sliktākais variants, bišķi nērts gan, bet galīgi nav sliktākais. Vēl jāpiemina, ka operatīvo atmiņu arī nevarēsi pats palielināt, bet labā ziņa, ka tev nevajag dzīties pēc 24 GB atmiņas modeļa, tev pilnīgi pietiks ar bāzītes 16 GB. Tā ka dienas beigās tādas lietas ir jāzina, jāsaprot vai jāņem vērā par šo te datoru. Vai dienas beigās to nepirkt, apdomāt, shortlistēt vai pirkt? Es personīgi uzskatu, ka stabili pirkt, īpaši, ja esi Mac lietotājs. Ja esi Windows, tad varbūt jāpadomā, vai savas ikdienas lietas varētu teorētiski darīt uz Maca, vai tev nav iebildumu iemācīties jaunu operētāju sistēmu. Microsoft Office uz Mac darbojās, Pārlūki darbojās, ChatGPT darbojās, Adobes programmas arī darbojās, kā arī šādu tādu spēli, īpaši, ja tu vēl uzliec to minēto manu crossoveru, kaut kā jau var uzspēlēt. Tāpēc teorētiski un arī kaut kādā mērā praktiski ir pietiekami daudz iemeslu par labu šai ierīcei. Es personīgi kopumā esmu starā par to, ka to nopirku un uzskatu, ka šis ir Apple pēdējo gadu nozīmīgākais un arī veiksmīgākais veikums. Novēlu tādus vēl vairāk un vēl biežāk. Ar to arī viss. Paldies, ka noskaties, un mēs ar tevi tiksimies jau kādā no nākamajiem video. Atā!